Tu nebūsi tur nezināms. Kā zāle cilvēks pasaulē grib augot augstāk tietties un vējam pretim celties, ja negaisi to piemeklē, viņš negrib zem liekties. Šeit dzīves laikā pasaulē pēc slavas daudz tiecas, to iegūdami gavilē, no balvām neatteicas, un elku priekšā liecas. Kad Dieva priekšā stāvēsim, pie viņa žēlastības troņa, tad kaili visi tur mēs būsim, bez medaļām un ordeņiem, bez slavas un bez nopelniem. Kā nezināmais karavīrs, tu nebūsi tur nezināms. Ja esi Kristum uzticīgs un viņa vārdam paklausīgs, tu būsi Dievam pazīstams. No Dieva žēlastības dzīvs tu viņa plaukstās ierakstīts, no grēka atpestīts un brīvs zem Dieva rokas pasargāts. Vai esi viņa karavīrs? Lai cik tu augstu pacelsies, kā zāle nopļauta pie zemes, tu kādreiz zemi nolieksies. Būs Dievam acīs jāskatās. Vai paliksi tu debesīs? Dievs redzēs un tev pasacīs, vai ir tavs vārds tur ierakstīts, vai paliksi tu debesīs? Paldies! Mantojums. Kungs, mantojums tavs svēts un mūžīgs, mums sirdī nebeidz degt un kvēlot, lai pāri pasaulē plūst spēcīgs tavs vārds, kas ticību spēj iedot. Mēs tavu gaismu sirdī nesam, lai tā par pasauli spožāk liesmu. Lai tev tēvs paklausīgi esam, lai dvēselē pār tevi dziesmo. Lai kādi kungi svešas varas par mūsu Latviju nāks valdīt, no mīlestības svētas tīras, tev vien Dievs dzīvi gribam ziedot. Dievs mantojums tavs svēts un mūžīgs, kā mīlestība degs un mirdzēs, un skanēs vārds tavs svēts un spēcīgs, to visās zemes malās dzirdēs. Dievs svētī tevi, Dievs svētī Latviju tautu. Pār mūsu tēvzemi, lai tava gaisma līsti, lai Latviju tautai mūžos dzīvot ļautu, Dievs svētī tos, kas mūsu zemi nīst. Dievs svētī tevi un izlai gara liesmu ar mīlestību, kas mums sirdīs trūkst, kā lūgšana tev dziedam, Dievs, šo dziesmu, lai Latvijas zeme žēlastību gūst. No tevis, Dievs, šī zeme mums ir dota, lai tava svētība pār mūsu druvām plūst, ar senču asinīm tā kaujās iemantot, lai visas važas mūžu mūžos lūst. Dievs svētī tevi, Dievs svētī Latviju tautu, Kungs, tevi godinām un lūdzam, sargā mūs. Ar tavu vārdu savās sirdīs kļautu, Dievs, tevi slavējam un lūdzam, vadi mūs. Paldies! Kaut aiz loga ir pelēks, tumšs un drūms, un mēs visi ar lielām trīsām gaidām kaut vienu baltu sniega pārsliņu. Šajā laikā bija viens, kas dzīva un nesa mums gaismu. Tas bija Kristus bērniņš. Piedošana, mīlestība, cerība, gaisma. Arī mēs, kristīgā mūziķu grupa, kurā mūsu komponisti, mēs dziedāsim šodien visas oriģināla dziesmas. Un šodien mēs arī palīdzējam Edvīnam Jansonam lasīt viņa dzēju. Un tās ir mūsu komponiste Anita Brīdaka,
komponista un vokāls, pie klavierēm Līga Eglīte, čels Māra Lakstiņa, ģitāra Iveta Aizpure. Mēs esam ļoti iedvesmoti no Edvīna Jansona dzejas, un viņa mūs ir ļoti, ļoti saviļņojusi un aizskārusi mūsu dvēseles stīgas. Ir stāsts Anitai, kā viņa nejauši vienkārši viņas rokās nonāca, viņa varbūt pati var pastāstīt, nonāca dzejoļu krājums, un viņas sirds vienkārši izkusa. Un viņa ļoti uzrunāja Edvīna Jansona dzeja, un viņai radās, jau var teikt, liels pūrs oriģināla dziesma. Šodien mēs tikai dziedāsim 4 no šīm oriģināla dziesmām, un organiski tā izveidojās, ka arī mēs gribējām, ja jau mēs nesam šo Dieva gaismu savās sirdīs un par to dziedam, tad arī mūsu kristīgās grupas nosaukums ir Gaismas ceļš. Lai Dieva gaisma plīst caur sirdī, viss debes jums caur Dieva gaismu līja. Šai brīdī, kungs, tu mani dzirdi, es tavu gaismu sirdī vēlos liet. Kungs, tavā gaismā lai es esmu, un varētu sevis gaismu liet. Kungs, tavu gaismu savā sirdī nesu, lai balts un gaišs dienas spētu iet. Šodien mums arī ir mazais palīgs, kas nodziedās ļoti brīnišķīgu Edvīna Jansona dzejas un Anitas Brīdikas radītās kompozīcijas dziesmu Mans tētis.
solists Dāvids, Kristofers, Kalvis. Debesis un zemi Dievs priecīgs radīja, tad zvaigznes mūžā liesmā par zemi mirdzēja. Un visā debes telpā liels prieks tad valdīja, kad tētis gar apelpā tur mani radīja. Kad pasaulē es nācu, tad zvaigznes dziedāja, un es kā elpot sāku, no sirds Dievs priecājās. Nu eņģeļi un zvaigznes tur augšā gavilē, man sirds no lielas laimes, kā kādiņš tā pūlē. Ja kļūs man dzīve grūta, daudz palīgu man rodas, Dievs eņģeļus tad sūta, lai tie pie manis dodas. Mans tētis ļoti stiprs, par visu viņš valda, viņš it nekad nav lepns un sēž pie manām galda. Un tā ir katru dienu, Dievs mani sargā, es vienmēr droši zinu, mans tēvs par mani gādā. Un tā ir katru dienu, Dievs mani sargā, es vienmēr droši zinu, mans tēvs par mani gādā. Paldies mazajam Kristoferam. Brīnišķīga dziesma. Savā laikā Edvīns Jansons arī teicis, ka ja viņam būtu talants dziedāt un rakstīt mūziku, viņš noteikti to būtu darījis. Ziemassvētku laiks. Kāds tev viņš ir? Vai gaidi savā sirdī mazo Kristus bērniņu? Piedodošo, mīlošo, kas tev apskaus, samīļos? Vai tiešām šis laiks ir tikai skrejošs? Padomā par to. Nākošā dziesma ir Jēzus pie manis. Tik stipri snieg, un apkārt viss balts. Nav saredzams ceļš, vējš pletību sāc, nāk Jēzus pie manis. Nav saredzams ceļš, vējš pletību sāc, nāk Jēzus pie
lai Ziemassvētku priekā sirds kā mīlēt sāk. Lai Jēzu mēs teicam, kā sirdī viņš nāk, un savu lai teicam, kā katrs to nāk. Lai Jēzu mēs teicam, kā sirdī viņš nāk, un savu lai teicam. Mīlestības mūsu dzīvē nekad nav par daudz, un kā pēdējo savu dāvanu mēs jums nodziedāsim dziesmu par nosaukumu Mīlestība.
Tikai Latvijā esmu es laimīgs. Man tikai Latvija mīļa un tuva. Tikai dzimtenē var būt priecīgs. Es savā dzīvē mājas sev gūlu. Tikai Latvijā bērzi tik balti un tik kupla zeļu liepu gatves. Šauko oši un ozoli stalti. Sirdī dzimtene brīvību ienes. Tikai te pie Daugavas firmās un pie straujās brūnacas gaujas. No dienas mūžā pēdējās, pirmās, manas sirds un dvēsele ļaujas. Ja spētu vēlreiz, vienīgo reizi, piedzimt uz zemes jebkurā vietā, tikai Latvijā atkal es dzimtu, tikai Latvijā, kamēr sirds rimtu. Man dziļi jāatvainojas, ka šodien pēc programmas ir izkritušas divas vēl grupas. Drusēji, kas ir mana grupa sakarā ar virusiem. Un žēl, kad arī nevaru jūs ieteicināt ar dziedātājas Indras Limpiņas Lučas klātbūtni. Bet neskūpstiet, jūs dzirdēsiet, 8. februārī šajā zālē būs vēl koncerts. Un tajā pašā dienā vakarā būs Ozolnieku tautsnamā. Un tur šīs dziesmas dziedātas un vēl daudzas citas. Piedodiet, bet tāds ir laiks, diezgan drēgnis un gadās. Tāpēc iztiksim šoreiz un pateiksimies arī par tām dziesmām un turpināsim. Vēl jau ir arī mums jaukas dziesmas, ko tālāk dziedās arī mums Kristaps. Kas par spiedošanu sajaucu. Tā kā paldies viņām par skaistajām dziesmām. Edvīns Jansons, Kaspars Krastiņš, Ar tevi un dziesmu. Aiz logam, kad lēni sāk tūst, jūtu es smelci, caur sirdi man liena. Vējā šals dziesma, sirds pēc tevis skūst. Jūtu es smelci, caur sirdi man liena. Vējā šals dziesma,
sirds pēc tevis skūs. Gribu es dzirdēt vēl tavu balsi, man tā caur ziemām un vasarām skan. Spēlē un dziedi man vēlreiz šo valsi, kā toreiz liec roku uz pleca vēl man. Gara salta, nakts pienāk pie loga, tik neapklust dziesma, un vējā vēl skan sirdī un dvēseles akordus loka, kaut vairs tava roka uz pleca nav man. Pārstēmi gaismu, klāj mēnes un zvaigznes, vējš apkust, bet dziesma zvīļo un san. Tā manu balsi pie tevis lai aiznes, lai roka kā tu reiz uz pleca liec man. Diena, aiz mežu siena, leiks saule un gaismu, pār zemi sāks liet, ar dziesmu no tālās, jaunības diena, un tevi roka, kā es vēlos vēlēt, ar dziesmu no tālās, jaunības diena, un tevi roka, kā es vēlos vēlēt. Noslēgumā lai skan dziesma. Nozied jāsūtīja un ūdens rozes saltās, nodziest rūs, kurs un dienas paustāj man. Paliek dziesma dienās pelēkās un baltās, dziesmas sirdā neļaus sirdī sākt. Tas nekas, ka esi viņa pusē, tavas dziesmas pat aiz zvaigznēšās. Tas nekas, ka balss no tava klusē, dziesmā dzīvosi tu balss un stāsts. Tavu balsi, kas kā jūra šāds, tu var dziesmu spēj tavu
zilais, tautā pieminēts un sirdī mīļš. Zilais lakatiņš un kumeliņš tavs ir mans, glāstīs sirdīs, neļaus sirdīs sāp. Tevi dziedot atcerēsies draugs, tavas acis siltās, mīļās labās, rūts puķēs un jasmīns ziedos blauks. Tavas acis siltās, mīļās labās, rūts puķēs. Šī dziesma bija veltīta atmodas dziesmniekam Eduardam Rozenštraukam. Ja šeit būtu bijusi visu laiku šajā atmodas laikā vairākus gadus viņa dziedātāja Lintiņa Lučka, tad jūs dzirdētu daudz Rozenštrauka dziesmas, vismaz 4 un arī vēl citas, bet šī dziesma bija veltīta un ko dziedāja Kaspars. Paldies viņam tieši šim dziesmniekam, kas Zilo lakatiņu un daudz citas dziesmas ir sacerējis un dziedājis, un kas bija mūsu Latvijas sastāvdaļa. Jo Zilais lakatīšs jau šalca tad, kad spindza lodes, viņš bija leģionārs, un arī vēlāk, kad viņš bija izsūtīts un atgriezās Latvijā, viņš sacerēja daudz dziesmas, tā skaitā Balto ūdensrozi un daudz citas, ko jūs noteikti ceru varēsiet dzirdēt šeit 8. februārī šajā zālē, dienā un vakarā arī Ozolnieku kultūras namā. Krīt mūža sniegs, krīt mūža sniegs uz lūpām manām, un vaigiem krīt un lēni, lēni kūst. Es dzirdu sniega pārslas sanām, zem sniega zeme mieru gūst. Nu muškā sniegs man balts ir kļuvis, un krīt pār daudzām garām ziemām. Kaut bijis jauns un spēcīgs tauts, bija grūti brist pa sniegu bieži vienām. Lai snieg uz egļu zariem, mans garā mūža baltais sniegs. Krīt pārslas virpuļos un bariem, ir grūti brist pa sniegu vienām. Caur puteņiem un saltiem vējiem man gadus daudzus bija jāiet. Kaut gāju soļiem, ātriem, spējiem, pa sniegu grūti brist bija vienām. Krīt mūža sniegs uz egļu zariem, no debesīm uz zemi krīt. Es dzirdu sniegu krītot sanām, uz zemes kurkā mūž mans mīt. Paldies, mīļie, par klātbūtni, paldies par atbalstu, paldies par to mīļumu, ko es jūtu jūs acīs, paldies par siltumu, ko es izjūtu. Un it sevišķi es gribu pateikties tiem maniem mīļajiem draugiem, maniem paziņām, dziedātājiem, spēlētājiem. Pateicos grupai, kas jau daudzus gadus mani pavadījusi, kas ir tiešām manā sirdī iegājusi, un es ceru, ka vēl šīs daudzas dziesmas, kas arī šajā grāmatiņā dos iedvesmu un radīsies vēl daudz skaistas kristīgās dziesmas. Mūža gājumā mēs visi ejam,
Mūsu mūžu zemes ir kā ceļinieka mūžs, un es ļoti, ļoti esmu pateicīgs Anitai un viņas arī Elitai un visiem, es vēl nezinu tos vārdiņus, kas izpildīja šīs dziesmas. Paldies jums! Manas mīļās meitenes, manas mīļās māsas. Redziet, cik daudz man ir māsu. Es ļoti priecājos. Tāpat arī ļoti no sirds pateicos Kasparam, Krastiņām, kas tikai nesen ir kļuvis mans līdzradītājs, mans komponists, es varu teikt, jo viņām nepatikās mani dzejoļi, un viņš, redziet, sāk ar visu sirdi un dvēseli dziedāt un skanēja taču brīnišķīgi, un atbalsojāt šajā galvā, un atbalsojāt šī. Paldies! Es nezinu, kā lai izsaku visu ko pateicību, protams, vispirms manam radītājam Dievam. Es nezinu, kā lai izsaku vārdos to lielo brīnišķīgo mūžu, ko viņš man devis ir. Tik daudz man laika atvēlējis. Es esmu bezgalīgi pateicīgs šajā brīdī. Jau pagājušā gadā, kad man apritēja 80 gadu, es teiktu, ka es esmu laimīgākais cilvēks pasaulē. Pagājis atkal būs drīz gads. Man jau nepieder rītdiena, man pieder šī brīdi, šī diena, bet es ticu un lūdzu, ka mans radītājs vēl ļaus man radīt daudzas skaistas vārsmas dzējas, un arī mūsu komponisti dziedās šīs dziesmas, un tā skanēja šajā zālē, tā skanēja citā zālē, un ka Latvija modīsies reiz atpodai, un mūsu tauta piedzīvos to brīnišķīgo brīvību, kas tai pienākās, par ko tā gadus simtus ir cīnījusies. Paldies jums, mīļie, paldies par klātbūtni. Esiet tiešām mīļie, paldies daudz, un pateicos, lai jūs izpētīt. Labvakar, visi klātesošie. Mīļo Edvīnu, es šodien ar lielu prieku steidzos uz šo skaisto svētku pasākumu. No viņa gala Ozolnieku novada, Garoza, Salgala, jo mēs tik esam kolēģi. Un mēs esam ļoti gandarīti un priecīgi, ka tava dzeja ir mūsu dzejas klubiņa pieskāriens Zemgales Vāclītē. Jo tava dzeja mūs visus uzrunā, jo tava dzeja ir ļoti dziļa, ļoti dvēseliska, ļoti emocionāla. Un ja es nevaru ielūkoties tavā grāmatā, tad es ielūkojos datorā un vienmēr tavu dzeju lasu. Un es gribu arī kā dzejniece, mēs esam abi Ozolnieka novada dzejnieki, bet es neesmu tik populāra, bet, arī dzeju rakstu no bērnības. Un es teikšu tā, lai tavā dzīvē nepietrūks nekad. Tā dzejas dzirds, kas izstaro no tevis, lai tava labestības, mīlestības dzirksts ir katrā dienas sākumā un beigās. Lai sveču līsma dzīvē gaismu dod, lai gaišas domas tevi vienmēr staro, lai tava labestības dzirksts deg mūžīgi un sasilda ikvienu. Un novēlu tev, lai dvēselīte gavilē, lai Dieviņš spēku dod, lai visi labie gariņi tev veselību dod, lai laime prieks tev pavadā šai dzīvē dzīvojot, un šajā svētku dieniņā tev laimes vēlējot. Mīļš tev paldies, un visiem klātesošiem, kas šodien viņa dzeju izpildīja un pārvērta dziesmās. Arī man ir savas dziesmas, bet tik dziļas un emocionālas kā Edvinam, tādas varbūt nav. Manas ir kaut kur tādas drūmākas, varbūt, asaras nobirst, bet arī šeit. Es ļoti, ļoti no sirds pateicos. Ļoti skaists vakars. Paldies jums! Paldies jums! Paldies! Lūdzu, tālāk. Gribas svētkos
3. adventē. Un šī gada vasaras sākumā, kad dzejnieks Edvīns Jansons aicināja man kļūt par viņa dzejoļu krājumu mūža gājumā mākslinieci un ilustrēt šo krājumu, tad arī sākās mūsu sadarbība. Un ir pagājis pusgads, un mēs esam šeit, grāmatas atvēršanas svētkos. Un man prieks, ka autors ir izvēlējies 21 manu gleznu, kas papildina šo krājumu. Es vēl neesmu pati redzējusi, bet cerams, tas man būs 3. adventas brīnums. Un tas arī bija zināmā mērā liels izaicinājums, jo līdz šim es biju zīmējusi ilustrācijas tikai savam krājumam. Švīkainas smaržas, ko šoruden izveidoju arī ar savām fotogrāfijām un uzdāvināšu arī dzejniekam. Un tātad šī ir otrā man ilustrētā grāmatiņa. Tātad, Edvīna, liels paldies par iespēju piedalīties šīs grāmatas tapšanā. Un arī šī grāmatiņa, protams, dod iespēju arī parādīt savas prasmes plašākai publikai. Tā jau ir tikai atbalstot viens otru un sadarbojoties. Mēs varam radīt kaut ko skaistu, nevis tikai katrs pats par sevi darbojoties. Tāpēc paldies un veiksmi jums. Edvīna dāvināšu jums savu krājumu un nobeigumā arī kāds dzejols no manas grāmatas. Tas baltais Ziemassvētku miers, lai katru no mums uzmeklē, lai visas bēdas, raizes, šaubas ar baltām pārslām apklētas, ar gaišu ticību, lai raugāmies šai laikā dievišķā, ar cerību, ka uzklausīs un mūsu lūgsnes sadzirdēs, ar mīlestību, patiesu un tīru, lai jaunam gadam pretī ejam mēs. Edvīna, paldies! Paldies! Es iepazīstinātu. Pateicos, jā, paldies. Neaizteicieties. Tā ir Inunanta Millere, mana 7. dzejoļu krājuma māksliniece ilustrātore. Vairāk desmitus iekļaujas gleznu grāmatiņā, tikai lūdzu neaizdējiet grāmatiņu noteikti, ja daudz. Paldies liels, Inunanta. Sirsnīgi pateicos par jūsu skaisto dzeju, kas iedvesmo manus kolēģus arī darbā. Paldies jums par to! Jo tā Dievs cilvēks mīlēja, kas sūtīja savu vienpiedzimušo Dievu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgu dzīvi. Es, skolotāju Jansonu, profesiju skolotājs, pazīstu no tās dienas, kad mēs noticējām. Noticējām tam, ka Dievs ir, ka Dievs dod. Tas bija vairāk kā 12 gadu atpakaļ. Un viņš jau toreiz bija daudz vecāks. Es neko, patiešām viņš daudz vecāks nekā tagad. Nu, bet Dievam viss ir iespējams. Dievam nav nekā neiespējama. Un man te kaut kā vienu laiku teica, ka viņš ļoti lepns. Es tā neko nepateicu. Bet tam, pēc kāda laika, bet kā? Viņš tā pazīst Dievu personīgi. Nu, kā tad nevar nebūt lepns? Jo bez Dieva to visu, kas tagad notika, pēdējos, kā es saku, 12 gados, ir fiziska viņa tādas fiziskais stāvoklis. Un tas visas dzējas, ko viņš jau sāka rakstīt jau, kā viņš teica, 13 gados, jā, pirmas pionieru avīze, jā? Tā bija tā mīlestības dzēja. Jā. Par meiteni un Staļinu. Un vajadzēja 70 gadi, gandrīz 70 gadi, staigāt pa purvu, kamēr nepiekrīta tam, ko Dievs tev saka, kamēr nepieņēma to Dievu, kas savu glābēju. Un tagad, būtiski, tas visas grāmatas, kas iznāca, tas ir 3-4 gadi. 3.
To var izdarīt tikai Dievs. Un tikai tā, ja tu viņu personīgi pazīsti. Ja caur kādiem spēkiem nav nekāda spēka, ir tikai Dievs. Tikai Dievs, un tikai Viņš var to izdarīt. Hinduisti stāv uz galvas un gaida, kad viņam kaut kas tur notiks, to jogu vai visu to pārējo. Bet mēs zinām, ka to var izdarīt Dievs, un tas ir dzīves apliecinājums tam. Slavu tam kungam Dievam, un paldies tev, skolotājs. Tāpat arī paldies māksliniekiem, kurus es jau redzu ne pirmo reizi. Paldies jums. Tā kā ļoti prieks. Nu, vēl, ko tu vari? Daudz var runāt, jā. Paldies puisītiem, kas tiešām brīnišķīgi ar tēti dziedāja. Mans tētis un mūsu tētis ir Dievs. Ar Andrēju tētis ir Dievs. Jā, slavu Dievu. Halleluja. Tā kā... Tas ir jaudas, tas ir super daudzes. Paldies, Andrēju. Es Edvīnu sveikšu ar saviem vārdiem, pavisam īsi. Cik maz vajag cilvēkam, lai paceltos spārnus. Tikai skatienu elpas sudrabā, tuvu plaukstas ielokā un vārdus, kas izsmaržo sapratnes viļņus. Paldies, Edvīnu, par jūsu sirds siltumu. Vēlreiz paldies jums visiem par jūsu sirsnību, par labajiem vārdiem, par vēlējumiem. Un beigās mēs gribētu arī sveikt Edvīnu Jansonu, kaut gan es zinu, ka viņam ne īpaši tās rozes patīk. Ja? Viņš vienmēr ir devis priekšroku ziliem viršiem un ievas ziediem. Ir tā, Edvīna? Jā. Nu, lūk. Viši zili vienmēr man bija skaisti un skaisti. Tur mana bērnība ir višos un mana dzīve ir višos. Jo tie zied visā ceļa malās, visā Latvijā, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latvijā. Un es esmu višos jau tagad sen jau. Bet zem sniega viši atkal jau pumpurus laiž. Un drīz tie atkal ziedēs visās Latvijas vietās un siltos. Paldies! Tāpēc tik brīnišķīgi arī Kaspars ir uzrakstījis dziesmu par viršiem, ko arī izpildīja. Paldies jums! Un noslēgumā mēs gribējām apsveikt, lai nav virši, bet baltās rozes, kuras ērkšķi varbūt kādreiz dur pirkstos, un gribam nolasīt no paša krājuma dzejoli, kas mūs ļoti, ļoti uzrunāja. Anita? Man bija tas prieks, jau iepriekš šo grāmatiņu saņemt brīnišķīgi, tiešām iedvesmojoša grāmata un ļoti garš Edvīna dzīves stāsts. Tur ir viss pateikts. Lasīt, mācīties un meklēt Dievu. Un dzejolis saucas Mans mūžs. Mūžu neviens nevar izdejot, ne izspēlēt, ne arī izdziedāt. Mūžu var tikai nodzīvot. Būt ar to kopā, pie visa klāt. Mūžs katram mums ir vienīgais, otra vairs nebūs nekad. Nevienmēr šis mūžs ir tas laimīgais, tomēr, kad beigsies, žēl tā būs tad. Saka, mans mūžs bijis unikāls, kāds daudziem nav bijis nekad. Mans mūža sapnis nesasniegts tāls, zem kājām guļ tas, kā nopļauts vāls. Ja citu mūžu man tagad dotu, kurā netrūktu man it nekā, es tomēr to veco atpakaļ ņemtu un dzīvotu savējo tik un tā. Paldies! Ir beidzies viens brīnišķīgs vakars, ko mēs pavadījām kopā ar Edvīnu Jansonu un ieskandinājām 7. dzejoļu krājumu. Vēlreiz visiem paldies!
par jūsu klātbūtni, par jūsu mirdzošajām acīm, par jūsu atvērtajām sirdīm. Man šoreiz jāsaka paldies arī puišiem tehniskajā daļā, kā vienmēr saka, par fotogrāfu, par filmētāju, kuru vārdus es nezinu. Atvainojiet, par Andri, Ozolnieku kultūras nama skaņu operātoru. Paldies jums, ka jūs šodien palīdzējāt radīt skaņu, bildi, ja, ko mēs arī turpmāk redzēsim. Nu ko, mēs novēlēsim un vislielākais paldies, protams, dziesminiekam, dzejniekam Edvīnam Jansonam, kuru mēs varam pieceļoties ar lieliem aplausiem apsveikt un tad atradīties. Paldies jums! Paldies filmētājām! Paldies arī tehniskiem darbiniekiem! Es ļoti pateicos, ka jūs atsaucaties un man palīdzējāt. Cerēsim, ka uz priekšu vēl sadarbosimies. Paldies! Uz redzēšanos, mīļie!